Ok, tad te būs 9 uzturu bagātinātāji, kurus es izmantoju ikdienā, kas man palīdzēja sasniegt labākus rezultātus zālē un labāku pašsajūtu ikdienā. Tad, jā, sākam. Ok, tad obligātā literatūra būs zivju eļa, D vitamīns un cinks. Tas ir tā kā standarts. Tad vēl kreatīns. Kreatīns 5 mg. Tas ir vienkārši jau gadiem lietoju. Šis kaut kāds nevajadzīgi overpriced, bet kreatīna monohidrāts ir viss, kas ir vajadzīgs. Te ir iekšā kaut 5 kreatīna, bet tas nav vajadzīgs. Es vienkārši nevarēju dabūt citu, tāpēc šis ir te. Tālāk ir magnīs, un man ir treonāts un taurāts. Šie ir ļoti labi priekš sirds, priekš asinsvadiem. Šis ir labs priekš atmiņas, priekš prāta, priekš domāšanas. Viņš arī pasargā smadzeņu šūnas un vispār ir labs priekš ikdienas lietošanas. Tā kā 2 veidi magnī. Tad vēl dažreiz gabu paņem, arī ekstra mieram. Nu jā, tās tādas diezgan visiem zināmas pamatlietas, tad te būs pāris interesantākas vielas. Rodiola, kas principā mazina stresu, ir labs antioksidants un ik pa laikam var paņemt. Tad ir ašvaganda. Ašvaganda man patīk, jo tiešām iedod tādu miera sajūtu, noņem trauksmi, bet tu neesi tāds kaut kāds dārzinis, vienkārši joprojām var darīt savas ikdienas lietas. Bet, ja ikdienā ir tāda kā trauksmes sajūta, ik pa laikam, kas man bija, tad ašvaganda diezgan forši to noņem. Tu joprojām izjūti tādu kā, bīstamās situācijās joprojām būs tāds alertness, bet nebūs kaut kāda trauksme iekšēji, tā kā ašvaganda ir ļoti laba lieta. Un arī labi iet kopā ar tonkatu, jo, ja ir augsts stress, tad testosterons mēdz nokristies, un tas ir veids, kā palielināt testosteronu arī dabīgi. Tad joka pēc var paņemt melno ķiploku, black garlic, vienkārši kā antioksidantu ekstra. Labs imunitātei, labs sirdī. Nu jā, un tad tonkati. Tie, kas tonkata lī. Es biju tiešām taisījis daudz testosteronu mērījumus, ikdienā jutos sūdīgi, un pēc šī džeka tiešām ievērojami mainījās lietas, palika labākas pašjūta ikdienā. Arī rezultāti testosteronu uzkāpa augšā, un kopš tās reizes vienkārši turpinu viņu lietot, un nekas nekrītās, joprojām jūtos labi, viss ir baigi forši. Tā kā noteikti iesaku pamēģināt tonkatu, ja ir nokrities testosterons. Nu, ja viņš būs, ja testosterons jau ir augstu, visticamāk viņu nepaugstinās ar šo, bet ja viņš ir nokrities, tad var noderēt. Kas arī forši pēc viņa ikdienā, arī pašsajūta ikdienā uzlabojās. Ir tāda kā motivācijas sajūta lielāka, mazāk besis vai kaut kas tāds labštēl. Nu jā, tas viss, protams, ir ar veselīgu dzīvesveidu, ar labu ēdienu. Ja tu ēdīsi tikai suplementus, nekāda progresa neredzēs. Šis noteikti var palīdzēt, ja tu jau dari tās veselīgās lietas, un vienkārši šis tāds labs papildinājums. Tā kā jā.